Sveiciens visiem! Esmu Elīna un īsumā centīšos pastāstīt par savu pieredzi turības organizētajās praksēs. Un es varu teikt tikai to labāko. Aiziet! Tātad, pēc pirmā mācību gada es paliku tepat Latvijā un izgāju praksi Radisson Blu Latvija, kur strādājot saimniecības departamentā ļoti labi iepazinu viesnīcu struktūru un komunikāciju starp departamentiem. Tajā pašā gadā man izdevās aizbraukt otrā praksē uz Angliju, kur strādāju pasakainā viesunamā. Šī ir gandrīz 500 gadus veca mūža, kur reiz bija apmeties pat Winstons Churchills. Šeit es sapratu, kā strādā mazāki uzņēmumi, kur katram darbiniekam ir jāspēj darīt it viss, sākot no galdu klāšanas, darba bārā, zaļumbaļu rīkošanas un beidzot ar darbu ofisā. Pēc otrā gada nolēmu būt drosmīgāk un devos uz praksi Spānijā. Šeit es strādāju. Un animācijas komandā! Jā, animācijas jeb izklādētāju komandā. Mēs rīkojām visdažādākās sporta aktivitātes pieaugušajiem un pusaudžiem un nācās rīkot arī putu ballītes ar mūziku un dejošanu. Arī darbs un spēles ar bērniem padarīja šo vasaru neticam aizraujošu. Bet kas man vislabāk paliks atmiņā ir vakaru šovi. Mēs bijām tiešām zvaigznes, kas kāp uz skatuves un izklaidēja viesus, un enerģija, kas virmoja gaisā, bija neaizmirstama, un aplausi un ovācijas, Šajā gadā mans lielākais iegums bija pārliecība par sevi un spēja pilnīgi bez nekādām problēmām komunicēt ar klientiem. Un šogad es strādāju... Tev kaut kas uz sejas. Tātad šogad es strādāju recepcijā. Es atgriezos tajā pašā viesnīcā Spānijā, kur mani uzņēma ar atplastām rokām. Jāteic arī, ka man visu šo 3 gadu laikā ir neizsakām paveicies ar kolēģiem un priekšniecību. Visi ir super izpalīdzīgi un draudzīgi un vienmēr ir gatavi palīdzēt un pamācīt un atbildēt uz jebkādiem jautājumiem. Centos pierādīt sevi kā labu darbinieci un uzreiz jutos pieņemt kolektīvā un iesties jaunajā dzīves ritmā nebija pilnīgi nekāda problēma. Bet praksa nenozīmē tikai darbu un vēlreiz darbu. Nē, man bija arī pietiekami daudz laika atpūsties, nedaudz paceļot visu 3 prakšu laikā, doties šopingā, izbaudīt nakts dzīvi un tā tālāk un tā joprojām. Un tagad es, piemēram, gaidu kolēģis, lai dotos ar viņiem uz pludmalī. Es pārdomāt to, ko es teicu par saviem foršajiem kolēģiem. Vienmēr sakot, šīs ir bijušas 3 labākās vasaras manā mūžā. Tagad, pateicoties pieredzei un kontaktiem, ko es ieguvu prakses laikā, darbs pēc augstskolas beigšanas man ir garantēts. Nu ko, tas arī viss. Čau, čau!